Labdien, godātie deputāti, klātesošie, sākam kārtējo Rēzeknes novada domes sēdi. Šobrīd uz domes sēdi no deputātiem attaisnojušiem iemeslu pēc, jo aizņemti darba vietās, tātad nav ieradušies 2 deputāti, tātad Pēteris Karacājevs un Staņislavs Šķesters. Mums sēde ir lemta tiesīga, tātad šīs sēdes darba kārtībā ir 41 jautājums. Vai ir kādi papildinājumi, ierosinājumi, iebildumi attiecībā uz pamatdarba kārtības jautājumiem? Paldies. Tātad ir priekšlikums nobalsot pār iekļaušanu papildus darba kārtībā 2 jautājumiem. Tātad pirmais par Kaunatas bāriņtiesas locekles Venirandas Laizānas atbrīvošanu no amata. Un otrais par Mākoņkalnu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Venirandas Laizānas atbrīvošanu no amata. Lūdzu, kas par balsojumu? Paldies. Pret nav, atturās nav. Sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu par inženieru komunikāciju aizsardzību Rēzeknes novadā. Tātad vārds Oskaram. Nē, es atvainojos, kurš ziņos Alberts Kinzulis, ja? Atziņotājs Alberts Kinzulis. Tātad Rēzeknes pašvaldības saistošie noteikumi par inženieru komunikāciju aizsardzību Rēzeknes novadā tika skatīti darba komisijā, pēc tam arī arī pagājušajā nedēļā izskatīti un apstiprināti. Tātad projektā nepieciešama bez pamatojums. Tātad saistošie noteikumi nepieciešami, lai Rēzeknes novada teritorijā nodrošinātu inženieru komunikāciju, eksploatāciju, pāraudzību, kā arī veiktu to uzmērīšanu un aktualizēšanu topografiskajā plānā. Saistošo noteikumu projekts nosaka prasības inženieru komunikāciju aizsardzībai, rakšanas darbiem sarkano līniju robežās, transporta būvju, publiskās izmantošanās teritorijās, kā arī prasības izpildu mērījumu sagatavošanā un atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu. Tātad noteikumu saturs, tātad šie noteikumi paredz aizliegt veikt rakšanas darbus bez rakšanas darbu atļaujas saņemšanas. Pirmkārt, sarkano līniju robežās, transporta būvju, inženieru komunikāciju un citu objektu eksploatācijas aizsardzības zonā, laukumos, pagalmos un zālāju zonā publiskās izmantošanas teritorijā, kā arī izbūvējiet elektronisko sakaru pievadus. Saistošo noteikumu projekts paredz, ka izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, ja būvniecība paredzēta pašvaldības ceļu aizsargjoslā, būvniecības ierosinātājs plānotajai iecerēja saņemt tehniskos noteikumus, jau pašlaik tiek arī saņemti. Un saskaņo būvniecības ieceri saimnieciskā nodrošinājuma infrastruktūras daļas komunāla inženieris. Tātad saistošie noteikumu projekts nosaka nepieciešamos dokumentus atļaujas saņemšanai un atļaujas saņemšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad atļauja nav nepieciešamas. Saistošie noteikumu projektā noteiktas inženieru komunikāciju aizsardzības prasības darbu veikšanas laikā, izpildu mērījumu sagatavošanas kārtībā, noteikti termiņi avārijas darbu likvidācijai, kā arī atjaunošanas darbu kārtību un garantijas. Tāpat šis projekts paredz personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, kā arī piemērojamo atbildību pārkāpjot saistošos noteikumos noteiktās prasības. Saistošie noteikumi tātad sastāv no vispārīgiem jautājumiem, atļaujas saņemšanas kārtības, inženieru komunikāciju aizsardzības prasības darbu veikšanas laikā, paskaidrot, kas ir avārijas darbi, un tad atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu. Noteikumi sastāv arī no 3 pielikumiem. Pirmais pielikums tātad
ieteikums rakšanas darbu veikšanai. Es atvainojos, varbūt neatreferēsim saturu, jo deputāti ir iepazinušies. Jautājums, vai deputātiem ir kādi jautājumi, iebildumi? Tad lūdzu balsojumu, kas par attiecīgo saistošo noteikumu apstiprināšanu. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Otrais. Par izdoto Rēzeknes pašvaldības 2015. gada 6. augusta saistošiem noteikumiem numur 57 par grozījumu Rēzeknes pašvaldības saistošos noteikumos numur 33 par maznodrošinātu ģimenes statusu noteikšanu, Rēzeknes novadā precizēšanu. Tātad ziņo Oskars Vasiljevs, lūdzu. Jā, ar grozījumu saistošajos noteikumos 17. punkts tika izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ko saistošo noteikumu izpratnē neuzskata par īpašumu, bet vienā no 17. punkta apakšpunktiem tika noteikts, ko saistošo noteikumu izpratnē uzskata par īpašumu. Par šādu redakciju Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministri izteica iebildumu, tāpēc sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē ir atbalstīts priekšlikums precizēt izdotos 2015. gada 6. augusta saistošos noteikumus no 57, nosakot, ko saistošo noteikumu izpratnē par īpašumu neuzskata un ko par īpašumu uzskata divos dažādos punktos. Papildus precizējot arī saistošo noteikumu nosaukumu, aizstājot vārdu grozījumu ar vārdu grozījumiem. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Nav. Tātad ir priekšlikums precizēt minētos saistošos noteikumus ar minētajiem punktiem. Tad lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Trešais punkts par Rēzeknes pašvaldības 2015. gada 20. augusta noteikumu numur 16 par Rēzeknes pašvaldības dienas dzīvokļu izīrēšanas kārtību apstiprināšanu. Tātad vārds ziņotājiem Oskaram Vasiļevam. Jā, šo noteikumu projekts tika sagatavots pamatojoties uz finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas priekšlikumu, lai noteiktu kārtību, kādā Rēzeknes pašvaldībā tiek izīrēti dienas dzīvokļi. Vai man ir jāatgādina par svarīgāko? Nav vajag. Tātad sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē noteikumu projekts tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē un ir priekšlikums, kā noteikums spēkā stāšanās dienu noteikti šī gada 1. septembra. Jā, paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Tad lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret. Nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 4. par Rēzeknes pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas drošības politikas apstiprināšanu. Vārds ziņotājiem Oskaram Vasiļevam. Jā, runa ir par vēl vienu iekšējo normatīvo aktu, ar kura pieņemšanu tiks noteikta apņemšanās pilnveidot pašvaldības rīcības mehānismu ar ierobežotas pieejamības informāciju un tiks noteikti soļi šī mērķa sasniegšanai. Tajā skaitā paredzēts izveidot darba grupu, kura sagatavos priekšlikumus ierobežotas pieejamības informācijas drošības uzlabošanai, izstrādās nepieciešamos dokumentus un nodrošinās dokumentos noteikto prasību izpildi finanšu pastāvīgās komitejas sēdē. Politika tika virzīta apstiprināšanai domas sēdē. Paldies. Deputāti, jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 5. par Rēzeknes pašvaldības informācijas tehnoloģiju drošības politikas apstiprināšanu. Tad ziņo Juris Dombrovskis. Tad šis dokuments ir kā pamat dokuments tieši informācijas sistēmas drošības, pie informācijas sistēmas drošības nepieciešamiem dokumentiem. Un politikas mērķis ir definēt organizācijas vadības nostāju, atbalstu informācijas drošības nodrošināšanai, atbilstoši organizācijas vajadzībām. Tas ir tā kā pamat dokuments visiem pārējiem turpmāk izstrādātajiem dokumentiem. Jā, paldies. Komitejā tika izskatīts, un virzīts uz apstiprināšanu. Deputāti, vai ir jautājumi? Nav. Tātad ir priekšlikums balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 6. par grozījumiem Maltas vidusskolas nolikumā ziņo
Vilija Žukovska. Es atvainojos, tātad ziņo vietnieks Vilis Deksnis. Tātad piedāvājam veikt Maltas vidusskolas nolikumā 3 grozījumus. Pirmais grozījums saistīts ar izmaiņām ministra kabineta noteikumos un tiek izteikts par projektu nedēļu citā redakcijā. Un 2 pārējās lietas saistās ar izglītības programmām, tiek papildus no 1. septembra tiks īstenota speciāla izglītības programmā mācīšanās tautsēmē latviešu plūsmā un arī tāpat kā Nautēna vidusskola iepriekšējā reizē par pieaugušo izglītības programmas arī tiesības realizēt. Tas bija kādreiz arī Maltas 2. vidusskolas. Paldies. Deputāti jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 7. par grozījumiem Ozolainas Bāriņtiesas nolikumā ziņo Oskars Vasiljevs. Ozolainas Bāriņtiesa lūdz izdarīt grozījumus nolikumā 21. punktā 2. un 3. apakšpunktā, mainot Ozolainas Bāriņtiesas pieņemšanas laikus Audriņu pagastā un Ozolmužas pagastā. Jā, paldies, deputāti jautājumi. Balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 8. par grozījumiem Reizeknes novada domes 2013. gada 18. jūlija lēmumā par Reizeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu. Ziņo Aivars Buhāriņš. Tika saņemts iesniegums no administratīvās komisijas loceklis nedēļas savu ievaras iesniegumus, atbrīvot viņu no izsekliņu no administratīvās komisijas sastāva sakarā dzīves vietas maiņu. Un šis jautājums tika izskatīts visās komitejās. Un lūdzu izdarīt šādus grozījumus. Tātad izslēgt no Reizeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva locekļu no Dzeržu savu ielu. Un otrais apstiprināt Reizeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva locekļu Zifrīdu Paševiču. Jā. Deputāti, vai ir jautājumi? Jā. Vai nepieciešams balsojums pa atsevišķiem punktiem? Par izslēgšanu iekļaušanu, tad lūgums balsot par visu piedāvāto lēmumu projektu kopā. Lūgums balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturās, lēmums pieņemts. 9. par nekustamā īpašuma dzīvojamās mājas Kvarku ciemā izslēgšanu no Ozolainas pagasta pārvaldes bilances. Ziņo Juris Runčs. Ozolainas pagasta pārvaldē lūdz izslēgt no pagasta bilances dzīvo māju, kura ir avārijas stāvoklī. Būvvaldes atzinums ir būvētas konstrukcijas, ka telpas nav piemērotas dzīvokļiem. Tā man rodas jautājums. Es atvainojos, vai deputātiem ir jautājumi? Tātad man ir jautājums par algoritmu, kurā brīdī mēs izslēdzam. Vai izslēdzam, ka konstatējam tikai, teiksim, vizuāli šādas problēmas, vai tad, kad ir šīs te komisijas un būvvaldes attiecīgais slēdziens. Un veikta attiecīgi šīs ēkas demontāža. Vai kāds var man paskaidrot? Diemžēl būvvalde tagad aizgāja projām. Finanšu nodaļa, kā ir no grāmatvedības uzskaits viedokļa? Grāmatvedība var izslēgt tikai tad, kad ir, kā saka, sēdes domas lēmums. Jā. Jā, ne. Nav pretrunu. Kā nav? Domas sēdes lēmums un mēs izslēdzam. Jā, un tas nozīmē, uzsāksies procedūra, lai māju demontētu, jā? Graustu. Jā, paldies. Tātad, vai vēl ir jautājumi? Tātad līdz ar to ir priekšlikums atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu par attiecīgā īpašuma izslēgšanu no pagasta pārvaldes bilances. Kas balsot par, lūdzu? Paldies. Pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. 10. par valsts mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā Lūznavas pagastā. Tātad ziņo izpildirektors Jānis Troška. Izskatot izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada 7. jūlija vēstuli, kā arī Lūznavas pagastā pārvaldes 2015. gada 12. augusta iesniegumu, izvērtējot mantas turpmākās izmantošanas iespējas, organizēt iedzīvotāju siltumu apgādi, atbalstot kultūras pieminekļu saglabāšanu, sekmēt saimniecisko darbību un rūpētos par bezdarba samazināšanu, ir priekšlikums
lūgt Izglītības un zinātnes ministriju nodot bezatlīdzības lietošanā Rēzeknes novada pašvaldībā 2 zemes gabalus, kuri atrodas Lūznavas pagasta Lūznavas ciemā. Pēc viena no zemes gabaliem atrodas angārs, 4 ēkas, no tām angārs, praktisko mācību darbnīca, mācību mehāniskā darbnīca un mācību kokdarbnīcas. Kā arī otrs zemes gabals, uz kurā atrodas kultūra vēstures ēka, kas ir kultūra vēstures piemineklis. Un arī zemes gabalu, uz kurā atrodas katlu māja, jo sakarā ar mācību procesa pārtraukšanu Lūznavas bijušā arodu vidusskola, jeb Rēzeknes tehnikuma ēka, ar šī gada septembri vairs netiks nodrošināta apkure Lūznavas ciema dārdzīvokļu mājām un pašvaldības iestādēm. Tādēļ ir nepieciešamība tos objektus pārņemt. Arī izveidot komisiju šīs mantas pārņemšanā. Mantas pārņemšanas komisijas sastāvā izpildu direktors, attiecīgi komisijas locekļi Vladimirs Špeļs, Andris Koļšs un Oskars Vasiljevs. Jautājums skatīts pastāvīgās komitejas. Jā, deputāti, jautājumi. Tātad precizējums izpildu direktors pārteicās sākotnēji sakot, tātad nevis Izglītības ministrijai lūdzam bezatlīdzības lietošanā, bet aicinām ministru kabinetu nodot bez atlīdzības pašvaldībai. Jā, tur divas dažādas procedūras, tātad atbilstoši valsts un pašvaldību mantas izšķērtēšanas normatīviem, lietošanas nosacījumiem, tātad šāda iespēja mums ir. Tātad aicinām ministru kabinetu bezatlīdzībā nodot mums minēto īpašumu. Vai vēl deputātiem jautājumi? Tātad lūgums ir balsot par piedāvātu lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 11. par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā. Ziņo Oskars Vasiljevs. Jā, persona lūdz samazināt samaksu par īpašumā piešķirto zemi, ņemot vērā tās lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā un darba stāžu lauksaimniecībā. Finanšu pastāvīgās komitejas sēdē ir atbalstīts priekšlikums samazināt samaksu par īpašumā piešķirto zemi uz pusi, proti uz 25% ņemot vērā zemes lietošanu 14 gadu laikā līdz tās pieprasīšanai īpašumā un vēl uz 25% ņemot vērā 23 gadu darba stāžu lauksaimniecībā. Paldies. Deputāti jautājumi? Tad balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 12. par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanā īpašumā Verēma pagastā. Ziņo Larisa Vinogradova. Jā, fiziskai personai tika uzdāvināts nekustams īpašums. Fiziskā persona ir Krievijas pilsone, līdz ar to saskaņā ar likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos ir nepieciešama pašvaldības piekrišana, lai reģistrētu šo īpašumu zemes grāmatā. Likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos paredzēti ierobežojumi uz šo īpašumu neatiecas. Tie nav pretrunā ar Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu. Redzams, ka tā nav lauksaimniecības vai meža zeme atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam un īpašuma sastāvā ietilpstošā zemes izmantošanas mērķis ir individuāla dzīve māju apbūve, un tamdēļ nav nekādu šķēršļu dot piekrišanu iegūt īpašumu Krievijas pilsoni šo nekustamo īpašumu. Jā, paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 13. par nekustamā īpašuma ar attiecīgo kadastra numuru atsevināšanas izbeigšanu. Tātad ziņo Oskars Vasiljevs. Jā, 2014. gada 20. martā tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai.
Atsevināšanas ierosinātājs neiemaksāja priekšapmaksu 215 eiro, jau ilgāku laiku cieši no finanšu grūtībām, tāpēc lūdzu izbeigt nekustamā īpašuma atsevināšanu. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. 14. Par nekustamā īpašumā ar attiecīgo kadastra numuru nosacītās cenas noteikšanu ziņo Oskars Vasiljevs. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisija iesniedza apstiprināšanai nekustamā īpašuma nosacīto cenu. Tā kā atsevināšanas ierosinātājs izteica vēlēšanos pirkt nekustamo īpašumu uz nomaksu, jo lūgums noteikt pirmo iemaksu 30% apmērā nekustamā īpašuma nosacītās cenas un 2 gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Paldies. Deputāti ar jautājumu. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. 15. Par nekustamā īpašuma ar attiecīgo kadastra numuru nosacītās cenas noteikšanu ziņo Oskars Vasiljevs. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisija iesniedz apstiprināšanai nekustamā īpašuma nosacīto cenu. Atsevināšanas ierosinātājs apņēmās samaksāt pirkuma maksu 4 mēnešu laikā līdz 2015. gada 20. decembrim. Finanšu pastāvīgās komitejas sēdē lēmuma projekts tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē. Paldies. Deputāti jautājumi. Ja nav, lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. 16. par nekustamā īpašuma ar attiecīgo kadastra numuru nosacītās cenas noteikšanu ziņo Oskars Vasiljevs. Līdzīga lieta arī par nosacītās cenas noteikšanu ar pirkuma maksas samaksu 4 mēnešu laikā līdz šī gada 20. decembrim. Jā, paldies. Deputātu jautājumu. Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 17. par zemes vienības ar attiecīgo kadastra numuru piekritību pašvaldībai Silmalas pagastā ziņo Kaspars Melnis. Jā, ir izskatīts valsts zemes dienas Latgales reģionālās nodaļas vēstumu par informācijas precizēšanu, kā tika atklāts, ka nepareizi uzliktas kadastra kartes, līdz ar to mēs labojam, un līdz ar to arī vēl papildus tiek precizētas platības zemes. Jā, paldies, deputāti. Vai ir jautājumi? Tā ir priekšlikuma balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 18. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienības kadastrā attiecīgu apzīmējuma vienu pusi domājamo daļu Lūznavas pagastā. Ziņo Kaspars Melnis. Tur arī izvērtēts valsts zemes dienas pārskatu par viņas lietošanas zemes vienībām. Atklājās, ka cilvēkam nav atzinumu uz esošo zemes gabalu, līdz ar to tiek pieņemts lēmums par izbeigt zemes lietošanas tiesību, un viņai arī tiesības izmantot nomas pirmstiesības domājamām daļām. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 19. par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar attiecīgo kadastrā apzīmējumu sadali Ozolmuižas pagastā. Jo Kaspars Melnis. Tur ir izskatīts tādas nodara pašvaldību Ozolmuižas pagasta pārvaldes iesniegumu, to, ka viņi vēlās sadalīt attiecīgo zemes gabalu divās zemes vienībās. Līdz ar to tālāk ar papīru viss ir atļauts un tad arī tiek domāts, ka vienkārši ir dalīt. Jā, paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 20. par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ozolainas pagastā, nodokļu maksājuma piedziņa bez strīdus kārtībā no ziņo Laris Vinogradova. Jā, izskatot Zaļinātīs izpildītais Anitas Bliškas pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu, tad tika konstatēts, ka šī persona ir saskaņā ar likumu par nekustamā īpašuma nodokļu ir uzskatām par nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju. Šai personai tika likuma noteiktajā kārtībā paziņots par nekustamā īpašuma nodokļu apmēru,
kārtējiem gadam nosūtot maksāšanas paziņojumu, kā arī saskaņā ar administratīvā procesa likuma 31. pantu tika nosūtīts brīdinājums par nekustamo īpašumu nodokļu parādu piespiedu piedziņu. Taču arī pēc brīdinājuma nosūtīšanai parāds netika nomaksāts, līdz ar to pieņems jāpaņem lēmums par piespiedu par piedzīšanu bezstrīdus kārtībām. Summa ir 62,24 €. Deputāti, var jautājumi? Balsojumi, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 21. Par nekustamā īpašumu, kas atrodas Verējuma pagasts, nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no... Tad ziņo Larisa Vinogradova. Līdzīga situācija ir saņemts no Zvejniecības izpildītais gaidas konstatējums par pieprasījums, un arī persona ir nekustamā īpašuma nodokļu maksātājs. Tika nosūtīts maksāšana paziņojums, kā arī brīdinājums par bezstrīdus piedziņu nekustamā īpašuma nodokļu parādu summa 112,55 €. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 22. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Lūznavas pagastā, nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā ziņo Vinogradova. Jā, Zvejniecības tiesu izpildītajā Anita Briška ir nosūtījusi pieprasījumu. Arī persona atzītais saskaņā ar likumu par nekustamo īpašumu nodokli par nekustamo īpašumu nodokļu maksātāju. Maksāšanas paziņojums tika nosūtīts, arī brīdināta par bezstrīdus piedziņu nekustamo īpašumu nodokļu summa, parāda summa 69,83 €. Paldies, deputāti, jautājumi. Balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 23. Par nekustamā īpašumu, kas atrodas Klenžu pagastā, nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no ziņo Vinogradova. Līdzīga situācija ir ar šo pieklājumu. Anitas Briškas Zvejniecības tiesu izpildītājs pieprasījums saņemts. Persona atzīta par nodokļu maksātāju bija paziņots par nekustamo īpašumu nodokļu aptvēru, nosūtot maksāšanas paziņojumu, arī nosūtīts brīdinājums par piespiedu bezstrīdus piedziņu un nekustamā īpašuma nodoklis 82,01 parāds. Tas nav samaksāts arī pēc brīdinājuma nosūtīšanas. Ja, paldies, deputāti, jautājumi. Ja nav, lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 24. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Toļerovas pagastā, tātad maksājuma piedziņa bezstrīdus kārtībā no ziņo Vinogradova. Arī līdzīga situācija. Zvejniecības izpildītajā Anita Briška nosūtīja paziņojumu. Nodokļu maksātājs nav samaksājis arī pēc brīdinājuma nosūtīšanas. Nekustamā īpašuma nodokļu parāds 390,52 €. Paldies, deputāti, jautājumi. Ja nav, lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 25. Par nokavētā nekustamā īpašuma Ozulainas pagastā nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA ziņo Vinogradova. Arī lēmums jāpieņem sakarā tiesu izpildītājas Līdijas Lavjovas pieprasījumu. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs nav nomaksājis noteiktajā termiņā. Nodokļu summa 49,25 €. Arī bez brīdinājuma nosūtīšanas netika nodokļu samaksāts. Paldies, deputāti, jautājumu. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 26. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu samaksas kārtības noteikšanu ziņo Vinogradova. Šāda situācija radusies tam dēļ, ka persona ir mantojusi nekustamo īpašumu, par kuru netika maksāts nodoklis. Nodokļu parāds bija izveidojis
275,69 apmērā. Mantinieks piekrīt labprātīgi dzēst šo parādu summu un lūdz ar savu iesniegumu tātad sadalīt pa daļām un gatavs maksāt katru mēnesi pa 22,97 eiro, lai dzēstu šo parādu līdz 2016. gada 31. augustam. Un, principā, piedāvāts piekrist šim priekšlikumam, izskatīts Finanšu pastāvīgas komitejas sēdē, un būtu jānoslēdz arī vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļu parādu samaksas kārtību. Paldies. Deputāti jautājums? Ja nav, lūdzu balsojam, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 27. par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Strūžānu pagastā ziņos Silvija Strānkale. Tika saņemts iesniegums ar lūgumu izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu. Tātad personai šādas tiesības ir, un tātad jautājums tika izskatīts Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgajā komitejā un virzīts uz domu apstiprināšanu. Jā, paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jā. Balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 28. par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Lūznavas pagastā. Silvija Strānkale. Tika saņemts personas ir iesniegums izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā dzīves vietas maiņu. Personai šādas tiesības ir. Jautājums tika skatīts Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgajā komitejā un arī lūgums apstiprināt. Paldies, deputāti, jautājums? Nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 29. par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Strūžānu pagastām. Tika noslēgts īres līgums par dzīvojamo telpu īri, un uz doto brīdi šī līguma termiņš ir beidzies, un persona lūdz pagarināt īres līgumu. Īres līguma darbības periodā tāda parādi nav, un līdz ar to ir pamats arī šo līgumu pagarināt. Tātad komiteja. Deputāti, vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 30. par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Strūžānu pagastā ziņos Strānkale. Tika saņemts iesniegums ar lūgumu rast iespējas mainīt uz mazāku dzīvojamo platību sakarā ar ģimenes materiālo situāciju. Un tātad iesniegums tika izskatīts komitejā. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 31. par dzīvojamās telpas izīrēšanu Strūžānu pagastā. Iesniegums tika izskatīts komitejā ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību un noslēgt šo līgumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Komitejā šis iesniegums tika atbalstīts. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 32. par dzīvojamās telpas izīrēšanu Strūžānu pagastā. Ir beidzies īres līguma termiņš, un tātad šis īres līguma termiņš tiek slēgts par jaunu, un līdz ar to tad tika skatīts jautājums komitejā, un lūgums arī domu atbalstīt. Paldies. Deputāti, vai jautājumi? Nav. Balsojums par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 33. par dzīvojamās telpas izīrēšanu Strūžānu pagastām. Tika saņemts personas iesniegums, rast iespēju viņam piešķirt dzīvojamo platību un īrēt dzīvokli tad Strūžānu pagastā, izskatot visus dokumentus komitejā, lūgums atbalstīt. Paldies. Ja nav jautājumu, lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 34. par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ozolainas pagastām. Tika saņemts iesniegums par iespējām īrēt dzīvojamo platību, tātad Ozolainas pagastā. Pievienotie dokumenti tika skatīti komitejā un lūgums atbalstīt. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā.
Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Strūžānu pagastām. Tika saņemts personas iesniegums atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu. Personas status ir atbilstošs, lai šāds līgums tiktu noslēgts. Paldies. Jā, nav jautājumu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 36. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Strūžānu pagastā. Persona iesniedz iesniegumu ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, un tad izskatīti pievienotie dokumenti, personas status ir atbilstošs, lai tiktu noslēgts sociālā dzīvokļa īres līgums. Paldies. Ja nav jautājumu, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 37. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Strūžānu pagastām. Balstoties uz personas iesniegumu un klāt pievienotajiem dokumentiem, šī persona ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli, un līdz ar to izskatot jautājumu Sociālo un veselības aizsardzības komitejā, tātad lūgums atbalstīt. Paldies. Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 38. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu un Audriņu pagastām. Iesniedz iesniegumu ar lūgumu noteikt, tātad izīrēt sociālo dzīvokli. Tā ir daudzbērnu ģimene, ģimenes status ir atbilstošs, lai būtu šī sociālās dzīvokļa īres līgums. Lūgums komitejā arī atbalstīt. Paldies. Lūdzu balsojumu par. Paldies. Pret nav. Atturās nav, lēmums pieņemts. 39. Par nekustamā īpašuma nepieciešamību objekta autoceļa P36 Reizekne Gulbene no 3,98 km līdz 12,25 km rekonstrukcija izbūvēja. Tātad ziņo Larisina Gradova, lūdzu. Tika saņemts individuālā komersanta iesniegums par elektroapgādes būvprojekta Verumu pagastā. Un konstatēts, ka būvprojekts autoceļa rekonstrukcijai netika saskaņots ar dažām privātpersonām, ar kurām tas bija jāsaskaņo, jo faktiski ceļš un, teiksim, īpaši tie elektrolīnija iet pa privāt īpašnieku zemēm. Un tātad saskaņā ar enerģētikas likumā 19. pantā 1. sprindēļas 3. punktu paredzēts, kā energoapgādes komersantam pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ieriekošanos nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūra aizstāt ar zemes īpašnieku informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersanta objektu, iekārtu ierīču vietēšu tīklu līniju un to piedarumu ierīkošanu. Arī iespējas nosacījums, kā vietēja pašvaldība atzinusi, kā sabiedrības intereses jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanu vai esošu objektu vai tā daļas izmantošanu vai iespējama bez šīs zemes izmantošanas. Faktiski šī projekta realizācija nodrošinās elektroapgādes kvalitātes uzlabošanu 28 mājasēmniecībām, gan Verumu pagastā, gan arī Audriņu pagastā. Un arī šī kabeļu komunikācijas šķēršo dzīvokļu īpašumu Audriņu pagastā, tieši Reizeknes ielā 4, kur iet pa zemes gabalu, kuram ir 18 līdzīpašnieki. No tiem 2 līdzīpašnieki nav devuši savu, teiksim, piekrišanu, bet ir Audriņu pagasta pārvaldes apliecinājums par to, ka šis projekts ir, teiksim, sabiedrība ir nepieciešams sabiedrības interesēs. Un ņemot vērā visus šos apstākļus, piedāvā, izskatot arī komitejā, Finanšu pastāvīgu komiteja piedāvā atzīt, kā
šī objekta rekonstrukcija ir sabiedrības interesēs, līdz ar to, kā saka, tādu lēmumu arī pieņemt. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Man jautājums, vai zemes grāmatas nodaļā pietiek ar šādu pašvaldības lēmumu, lai privāta personai uzlikt apgrūtinājumu? Jo pēc vispārējiem normatīviem tātad to var uzlikt vai nu labprātīgi pusēm vienojoties, vai nu atbilstoši tiesas lēmumam. Jo es to atsaucu uz enerģētikas likumu šajās vispārējās normās nekur nemanīju. Tur ir informēšana, īpašnieku informēšana, informējot īpašnieku, un līdz ar to lēmums ir, Vai mums ir bijuši precedenti kaut kur tuvākajā, teiksim, apkārtnē? Kāda cita paša? Es personīgi nevaru komentēt. Ir bijis precedents Maltā. Maltā, man liekas, bija, jo šīs lēmums bija gatavots uz Maltas lēmuma tā kā pamata. Jā, bet vai Malta lēmumu nepieņēma? Malta deva atzinumu, bet jautājums ir vai Maltas gadījums ir jau reģistrēts zemes grāmatā kā apgrūtinājums īpašniekam? Nav informācijas. Visādā gadījumā neviens nenāca, ka bija kaut kādas problēmas. Tātad varbūt būtu priekšlikums arī varbūt pakonsultēties ar zemes grāmatas nodaļu, kā šajā situācijā, kurš griezīsies zemes grāmatā ar attiecīgā ierosinājuma iesniegšanu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tātad lūgums ir balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Tā. 40. Pār finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Sijās Trūžāna siltums pamatkapitāla palielināšanai, ziņo Jānis Troškam. Pamatojoties uz pašvaldības uzņēmuma Trūžāna siltums iesniegumu, izvērtējot esošo situāciju uzņēmumā un piedāvāto pasākumu kompleksu esošās situācijas uzlabošanai, elektroapgādes un ūdens apgādes jomās Trūžāna ciemā ir priekšlikums iedalīt no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 33 193 eiro. Pašvaldības uzņēmuma Trūžāna siltums pamatkapitāla palielināšanai. Lēmuma projekts skatīts Finanšu pastāvīgā komitejā un atbalstīts. Jā, deputāti, vai ir kādi jautājumi? Nav, lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 41. Tātad par aizņēmuma ņemšanu Ilzaskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšanai un jumta pārbūvēja, ziņo Genovi Gailumu. Genovs nav uz vietas. Tātad šis jautājums tika skatīts finanšu jautājumu pastāvīgajā komitejā. Un jautājums tika atlikts arī komitejā, lai saņemtu atzinumu no mūsu būvinženieru par attiecīgi minēto darba nepieciešamību. Tātad apsekošana tika veikta un tika konstatēts, ka visi minētie darbi, kam tika prasīts finansējums, ir vitāli nepieciešami, lai saglabātu īpašumu. Līdz ar to atbilstoši Ilzaskalna pagasta pārvaldes ierosinājumam ir priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kasē 52 829,3 eiro, lai veiktu Ilzaskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšanu un jumta pārbūvi. Un atbilstoši tātad noteikti atmaksas termiņu 10 gadi, sākot pamatsummas atmaksas no 2016. gada marta. Un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi vienoties par kredīta atmaksas grafiku. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu, balsojam par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Papildus darba kārtības jautājumi. Pirmais. Par Kaunatas bāriņtiesas loceklis Venirandas Laizāns atbrīvošanu no amata, ziņo Elvīra Tizāne. Ir saņemts iesniegums no Venirandas Laizānes ar lūgumu atbrīvot viņu no amata ar šī gada 1. septembrī sakarā ar dzīves vietas maiņu. Pamatojoties uz likuma attiecīgiem pantiem, mēs esam tiesīgi un mums jāatbrīvo cilvēks no amata. Paldies. Kas par piedāvāto lēmumu projektu? Lūdzu balsot, kas par? Paldies.
pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Otrais par Mākoņkalnu pirmskolas izglītības iestādes vadītājas Venerandas Laizāns atbrīvošanu no amata ziņo Lilija Žukovska. Veneranda Laizāna ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no amata sakarā ar dzīves vietas maiņu. Tas esam ietikuši. Jā, paldies. Deputāti, vai jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtības jautājumi Reizeknas nodomas sēdē izskatīti. Sēdi slēdzam.